Labdien! Atkal šajā piektdienas pēcpusdienā gribu tev novēlēt jauku šo nedēļas nogali, jaukas brīvdienas un mīļi sveicieni no River Ventspils mācītājs Vijas Peļņas. Lai Dieva mīlestība tev piepilda, lai Dieva klātbūtne tev pārņem, lai viņa spēks šodien izlejās pār tevi un nonāk visā gara pilnumā. Un es pateicos, man prieks, ka tu skaties, man prieks, ka tu esi pieslēdzies. Man prieks, ka tie, kas arī skatīsies vēlāk, un es tevi iedrošinu, padalies savā laika joslā un uzraksti kādu komentāru, vai uzliec kādu sirsniņu, vai kādu puķīti, un, ja skaties no Latvijas, uzraksti kādu, no kuras pilsētas tu skaties, jeb arī no kuras valsts tu skaties, un es jau esmu kādas valstis izlasījis, no kurām skatās, tā kā man ļoti liels prieks, un prieks ir par Kuldīgu, jā, jau Inesīte ir pieslēgusies, un jauka, lai tev šī nedēļas nogale, un vēl tur kādas citas meitenes redzu, un lai viss tas labākais jums meitenes, un man prieks par Liepāju, man prieks par Talsiem, man prieks par Saldu, prieks par Ilvitu, lai Dieva miers pārņem. Un Sinte, ja rekur tā vienmēr ir tik izsalkusi un izslāpusi, un Ines tāpat, un paldies par jūsu jaukajām sirsniņām, bet pār visu, lai tas kungs piepilda jūsu sirdi, un es vienkārši aizlūgšu par jums. Kungs, Dievs Tēvs, Jēzus vārdā, svētīgi vienu, kas tieši tagad skatās, tie, kas skatīsies vēlāk, piepilda ar savu gara klātbūtni, uzrunā, aizskar, dziedini, samīlē ikvienam, kas ir vajadzīgs. Un es tev pateicos, Tēvs, kad katrs šodien saņem atbildi, vajadzību, dziedinājumu, atbrīvošanu, gudrību, aizskārienu, spēku. Vienalga, kas katram ir vajadzīgs. Kungs, paldies tev, ka tavs vārds to padara un tavā gara spēkā cilvēki tiek svētīti un vesti tālāk. Paldies tev, un es tev pateicos, Tēvs, Jēzus vārdā, ka tu arī man dod, kungs, visu gudrību un svaidi savu vārdu un dod man dzirdīgas ausis, ko tu gribi, lai es saku tiem, kas tagad skatās un vēlāk skatīsies. Un es tev pateicos par tavu vārdu, par tavu dzīvo vārdu, un paldies tev, Tēvs, Jēzus vārdā. Āmen. Tā kā vēlreiz skatos, vēl kādi ir pieslēgušies, un prieks, ka tu pieslēdzies, un tiešām padalies. Es iedrošinu, ka tu vari padalīties, ka tas ir tas labākais, ka tu vari padalīties ar šīm labām ziņām, un ar šo, kas tagad notiek pasaulē, un ar to, ka katra sirds ir savā ziņā kaut kur izmisusi, izslāpusi, pēc kaut kā vairāk, pēc kaut kā dziļāka, pēc kādām patiesībām, pēc kādas realitātes. Katrs, jo Jēzus jau teica, svētīgi ir tie, kas izsalkuši un izslāpuši pēc manas taisnības, tie tiks paēdināti, un tāpēc es tevi iedrošinu. Padalies ar šo labo vēsti, lai arī kāds tavs paziņa vai Facebook draugs tavā laika joslā var pieslēgties un baudīt to pašu, ko tu šodien saņemsi. Esi sagaidošs šodien, sagaidi savu brīnumu, sagaidi Dieva aizskārienu, jo ticība ir šodien, ticība ir tagad, tad, kad tu dzirdi viņa vārdu, atver savu sirdi Jēzus vārdā, un prieks Vidzemē, Sarmīte, tā arī deg Dieva ugunī un Andis, un tā kā jauki, kad jūs skatāties, un galvenais jūs saņemat tas, kas jums ir vajadzīgs. Un šo kādu mēnesi jau apmēram, pat vairāk es runāju par sirdi. No Dieva gara es esmu saņēmusi, kad aizvest jūsus un arī līdz ar to sevi, vest tālāk dziļāk Dieva vārdu pazīšanā, ir par svēto garu kā personu, par kristību, par uguni, par tām lietām, kāds ir svētais gars kā persona, ne jau tikai kā zīmes, kas ir kā runāšana mēlēs, kas ir lūkšana valoda, neskaitot pieckārtējās kalpošanas, aicinājumu ofisu, kas ir dažādu mēļu tulkošana, bet to vienkāršo lūkšanu valodu, kas nāk caur svēto garu. Bet viscaur arī šodien es sajūtu to no Dieva gara pamudinājumu tieši par sirdi,
Un tālāk, kas tad ir, kas mūsu sirdi apslāpē, kas tad ir, kas mūsu sirdi nospiež, lai mēs katrs ik viens, ka tu šodien skaties, varētu iet tālāk tajā pilnumā, tajā uzdevumā, tajā, kas Dievam iepriekš tavas dzīves. Un tu šodien, kas skaties, un es zinu, ka šeit ir kādi, kas pirmoreiz skatās, tu neesi nejaušība, tu esi ieslēgusi īstajā laikā vai ieslēdzis īstajā laikā un paņem to līdz galam. Līdz raidījuma galam. Slāva tev, kungs, man jau viņš piepilda ar prieku, jo viņa vārda tuvumā ir prieks, ir miers, un, slāva tev, kungs. Un tāpēc tik svarīgi ir rūpēties par savu sirdi. Un šodien ir kā iegūt brīvību no grēka un lāsta varas, no važām. Kā iegūt brīvību no tā, kas tavu garu velk uz leju, no tā, kas neļauj tev pacelties lidojumam kopā ar to kungu. Un tie, kas ir ticīgie, es šodien runāšu arī uz jums, un tie, kas ir, teiksim, neticīgie, kas nav ieaicinājuši Jēzu, arī būs priekš jums, bet zini to, ka šodien Dievs dara, Jēzus glāb, Jēzus dziedina, Jēzus atbrīvo un paņem visu, kas Dievam šodien priekš tevis. Viņš klāj galdu šodien. Viņam ir bagāti ēdieni, viņa vārda ēdieni. Tāpēc izvēlies visus nogaršot un no visiem paņemt, Jēzus vārdā, amen. Un, ja tev ir bībelīte, brīnišķīgi Dieva vārds, kas ir iedvesmots, inspirēts, svētā gara vadībā, caur cilvēkiem uzrakstīts, tāpat kā svētā gara vadībā mēs runājam evaņģēliju uz ielas, tāpat kā svētā gara vadībā Dievs apstiprina savu vārdu, draudzēs ieceltai pieckārtējai kalpošanai. Un tieši tāpat ir arī Dieva vārds. Tieši tas pats, ka mēs mājā lasām. Un tu atver tagad, un ja ne, tad pieraksti, pēc tam paskaties, bet seko līdzi, lai svētais gars var savu vārdu, kuru viņš ir rakstījis, sūtījis uz šīs zemes, lai viņš var darīt viņu dzīvu. Remas vārdu, ne tikai uzrakstīt Dieva vārdu, kas ir logos, bet darīt dzīvu, kas ir tā kā quickening tavās garā, tavā Un tāpēc viens no pirmajiem ievadu punktiem ir Salamana pamācības 4. nodaļa 23. Salamana pamācības 4. nodaļa. Pāri visam, kas jāsargā, sargi savu sirdi, jo no turienes rosās dzīvība. Pāri visam, kas jāsargā, sargi savu sirdi, jo no turienes rosās dzīvība. Un tāpēc tik svarīgi ir sargāt mums mūsu sirdi. Sargāt, apsargāt, jo no turienes rosās viss, kas tavai dzīvē ir nepieciešams, viss, ko tu redzi, viss, kā tu jūties, vienalga, ko tev ir dakteri pateikuši, vai kādas ziņas tagad ir valstī, vai kādi apstākļi, vai kādi tuvinieki tev kaut ko ir pateikuši. Nē, tavā sirdī ir šis garas spēks, ja tu esi Jēzu Kristu ieaicinājis. Šis ir tas augšām celšanas spēks, kas tevi ved pāri visiem šķēršļiem un visām situācijām. Un tāpēc 22. pants turpat blakus atpakaļ, jo tie ir dzīvība tiem, kas to atrod, un ir zāles visai viņu miesai, kas dziedina. Tāpēc Dievu vārds šodien ir dzīvība tavai miesai, tavam garam un, protams, arī fiziskajam ķermenim. Un vēl pēc tam 21. pantiņš atpakaļ ejot, lai tie neaizslīd no tavas apziņas un redzes lokas, saglabātos savā sirdī, saglabātos, vērtē, paņem kā lielāko dārgumu, jo Jēzus Kristus samaksāja par tevi, lai tu varētu būt brīvs no katra grēka važām, no katra traipa sirdsapziņā, no katra, un lai tu varētu iet tālāk tajā uzdevumā, kas Dievam ir priekš tevis. Un tāpēc, kā fiziskajām ķermenim mums ir sirds, kas ir pats svarīgākais orgāns. Visi orgāni ir svarīgi, bet sirds ir tā, kas pumpē. Un ja sirds apstājās, neko nelīdz, vai ir labas aknas, vai ir labas nieres, bet ja sirds apstājas, un tieši garīgajā ķermenī, garīgajā cilvēkā ir sirds, šī tā gara sirds, no kurienes rosās dzīvība, un par kuru mums ir jārūpējas. Un tad, kad tavs gars atdzims no augšienes, un tad, kad vieits ir Jēzus Kristus savā dzīvē, tad tu arī savienojies ar debesu realitāti. Tu savienojies ar debesu spēku savai dzīvei, ar atbildēm, ar atrisinājumu. Tu saslēdzies, jo Dievs saslēdzas ar tevi. Cik tas ir jauki un brīnišķīgi. Kas tad nospiež mūsu sirdi? Kas nospiež? Nospiež bailes, nospiež neziņa, nabadzība, grūtumi, kas tagad ir apkārt, masticība, ienaids, šaubas, nepiedošana, atstumtība, mazvērtība. Vienalga, kas tas nebūtu,
Bet dzīvojot bez Dieva, bez jaunpiedzimšanas, bez Jēzus Kristus, mēs vairāk un vairāk tiekam spiest uz leju, un tas mūsu sirdī krājās. Un būtībā tas ir grēks, tās ir grēka sekas, kas nāk kaut kādā ziņā, kur, ja nav ieaicināts Jēzus Kristus, un mēs nevaram iegūt šo brīvību no šīm nastām, no šī smaguma. Ne caur kādu, varbūt tu esi kādā reliģijā, varbūt tev ir kādas filozofiskas mācības. Vienalga kādi tie ir punkti, 5 vai 7 uz brīvību, bet nekas nevar atraisīt patieši, kā vien tikai Jēzus Kristus, par ko viņš ir samaksājis par tevi un mani, iedams pie krusta. Un tur jau tas nebeidzās, tur sākās šis augšām celšanās piedzīvojums caur svētā gara spēku, un tāpēc svētais gars ir tas, kas ceļ augšā tavas un manas pagurušās miesas, bet uz to ir tas ceļš, uz to ir tas process, kad mēs ejam visi, mēs visi mācamies, un mēs visi viens otru iedrošinam un paskubinam tālāk, jo Dieva mīlestība nekad nebeidzas pār tavu dzīvi, un Dieva dāvanas un Dieva žēlastība nekad nav atcelta, bet paliec izsalts un izslāpis, lai grēks, lai šī vainas apziņa tavā sirdī, kad pirmkārt miers sāk pazust, kad naktī tu varbūt mētājies tagad no gultas malu uz otru gultas malu, varbūt apķer spilvenu, varbūt kaut kā saritino to spilvenu, un kaut kā nav tā miera, un kaut kas tā kā dīda no iekšienes. Šodien ir brīvība, šodien ir atbrīvošana, un šodien ir jauns iesākums tavai dzīvei un jauns turpinājums ar to kungu. Nekā mēs nevaram iegūt brīvību, ne ar labiem darbiem. Neko mēs nevaram nopirkt to un izdarīt tādu. Vienīgais ir tas, kas mēs atzīstam Jēzu Kristu. Un tāpēc tas ir tas, kas dara tevi brīvu no grēka varas. Ir kādas mācības, kā jau pirmīt pieminēju, bet nav tādas Dieva žēlastības mācības, nav tādas Dieva mīlestības mācības, kas tevi varētu atbrīvot tikai balstoties, gan jau Dieva žēlastība tevi izvedīs, gan jau Dieva žēlastība būs ar tevi. Tas ir tāds tukšs nonavilēts kristīgajā pasaulē tāda frāze, gan jau, nav, bet grēku nožēla, bez grēku nožēlas nav piedošanas. Tālākais, kad mūsu sirds tiek ievainota, nākošais ne tikai garīgi mēs noplokam, dvēselē mums ir grūti un smagi, tās ir atvērtās durvis uz slimībām, tās ir atvērtās durvis un uz ienaidnieku spēku, tā kā nav īsāka ceļa, kā ir patiesa grēku nožēla, atgriešanās, un tad ir šī piedošana. Tad tu tiec un kļūsti par Dieva bērnu. Tā kā Jēzus teica, patiesība jūs darīs brīvs, iepazīstiet patiesību, atrodiet patiesību, meklējiet patiesību, jo patiesība ir vienīgā, kas atbrīvo cilvēku un dziedina no grēka varas. Patiesība ir viņa vārds. Patiesība ir viņa uzrakstītais vārds, kas mums ir dots, lai mēs viņa vārdā gremdējoties varētu piedzīvot to, kas tev un man ir vajadzīgs. Un tāpēc arī Jēzus teica, es esmu vienīgais ceļš, patiesība un dzīvība. Vienīgais, kas mani atrod, pie tā es nāku, kas mani meklē, pie tā es ņemu mājas vietu, jo, kā es pirmīt lasīju Salamana pamācības, tās ir zāles viņu miesai, tas ir stiprums viņu miesai. Un Dieva vārds arī ir kā atbilde katrai tavai situācijai šodien. Katrai. Nekas nav neiespējams ar to kungu. Viss ir iespējams tie, kas tic, un tu šodien tic, tāpēc, ka tu šodien klausies, un kā es jau pirmīt teicu, paņem līdz galam. Un tagad kā ticīgajiem es tev runāšu un teikšu, mums kā ticīgajiem Mateja evaņģēlijā var atvērt 24. nodaļa. 24. nodaļa un daudz nodaļas ir, par ko runā vecajā derībā, runā par pēdējiem laikiem, par Jēzus Kristus otro atnākšanu, par draudzes paraušanu. Un mums ir tajā jābūt, bet kā tad, lai parauj tos kungs, kas ir uz ielām? Vai ne? Man prieks, ka tu tam piekrīti tagad. Un te arī viņš saka, Mateja evaņģēlijas 24, kur Jēzus gāja un runāja, un šeit ir tā nodeļa, ka viņš runā ļoti arī izteikti par pēdējiem laikiem. Un Mateja evaņģēlijā 24. nodeļa, 4. pants saka, un Jēzus atbildēja un tiem sacīja, pielūkojiet, ka neviens jūs nepieviļ. Uzmanieties, cits tulkojums saka, jo tad daudzi nāks manā vārdā un teiks, es esmu Kristus, un tie pievils daudzus. Bet jūs dzirdēsiet karus un karu daudzināšanu. Esiet nomodā, nebīstieties, jo tam jānotiek, bet tas vēl nav gals.
Jo tauta celsies pret tautu, valsts pret valsti, un būs bada laika un zemestrīces dažādās vietās, un citas tulkojumi saka slimības un mēri, un tieši tagad, kas arī notiek pasaulē, bet tas viss būs tikai lielo bēdu iesākums. Tad tie jūs nodos, mokās un jūs nokaus, un jūs būsiet visu tautu ienīsti mana vārda dēļ. Un tad daudz apgrēcināsies, un viens otru nodos, un viens otru nīdīs, un daudzi viltus pravieši celsies, un tie daudzus pievils. Un tāpēc, ka netaisnība ies vairumā, mīlestība daudzos izzudīs, bet kas pastāv līdz galam, tas tiks izglābts. Kas pastāv līdz galam, tas tiks izglābts. Un 14. pants saka, un šīs valstības evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks gals. Šis evaņģēlijs ir Dieva spēks, kas atbrīvo cilvēkus no važām, bet evaņģēlijam ir jāizskan, jo cilvēkiem ir jādzird, un tāpēc viņš saka, esiet nomodā. 22. pants tāpat tajā nodaļā saka, prieks tev Inese redzēt no tālās Vidzemes, Mālpils, slava tev, kungs, un slava tavam, un gods tavam vārdam, un spēks, un gudrība, viss, kas tev vajadzīgs, lai tu varētu iet tālāk, Ines, un piepildīt to, kas Dievam ir priekš tevis. Un 22. pants saka, un ja šīs dienas netiktu saīsināts, tad neviens cilvēks neizglābtos, bet izredzēto dēļ šīs dienas tiks saīsinātas. Izredzēto dēļ. Un tu esi, tas, ka tu esi ticīgais, tev ir šis uzdevums. Un tālāk viņš arī saka 24. pants, un celsies viltus pravieši, un darīs lielas zīmes un brīnums, lai pieviltu, ja iespējams arī izredzētos. Mums ir jābūt modriem, mums ir jābūt sadraudzībā ar Svēto garu. Tas nozīmē ikdienā, ka mēs mājā veidojam attiecības, runājamies ar Svēto garu, dzeram tēju kopā. Aicinām viņu pie galda, sagatavojam, es kādreiz 20 gadus atpakaļ, sagatavoju tēju, sagatavoju cepumus, saservēju galdu, dēls tajā laikā jau gulēja, otrā dienā vajadzēja iet uz skolu, es teicu, nāc Svētais gars, sadraudzībā, runāsimies, es izteicu visu, kas man bija uz sirds, un viņš teica to, kas viņam ir pret mani, un arī viņš teica tālākās lietas manai dzīvei. Tā kā Dievs tēvs ir tik brīnišķīgs, un tāpēc mēs ejam tālāk, mēs neatkāpjamies, jo 35. pants, tai pašā nodaļā saka, debesis un zeme zudīs, bet mani vārdi nekad nezudīs. Mani vārdi nekad nezudīs. Un tad, kad tu ej tālāk, jo Dievs tik ļoti ir pasauli mīlējis, ka viņš ir devis vienpiedzimušo dēlu, lai neviens nepazustu, bet kas tic iemantot mūžīgo dzīvību. Un tas ir par šo pasauli, tas ir par to apkārtējo. Un, protams, ka tu pieaicinot Jēzu kā kristietis, tu sāc dzīvot mūžības vadīts, tu sāc dzīvot ar mūžības perspektīvu, ar mūžības redzējumu, tavā iekšienē kaut kas tā kustās, un tu kļūsti kā neuzvarams, kristietim ir paredzēts kļūt neuzvaram, jo Jēzus Kristus ir sakāvis ienaidnieku pie krusta, to es esmu teikusi iepriekšējos raidījumus, bet viņš citureiz negrib tam piekrist ienaidnieks, un viņš nāk mūsu sirdīs un mūsu dzīvēs, ja mums mazāk ir Dieva vārda pamata, un tad viņš grib mūs sakaut, bet ienaidnieks ir sakauts, un ticīgais ir lielāks tas, kas ir tevī, nekā tas, kas ir pasaulē, un tu esi šis pasaules uzvarētājs, jo ticīgais ir neuzvarams. Un kāpēc? Tāpēc, ka Dievs mums dod savu vārdu kā instrukcija grāmata. Tā ir apsolījuma grāmata, brīnišķīgi par visām dzīves situācijām, bet pamācību instrukcija grāmata, kas mums ir jāpielieto. Un mums kā ticīgajiem, ka Dieva vārds ir jāņem kā galīga autoritāte, kā galīgā patiesība, un tai ne tikai vien jāklausās. Kā Dieva vārds saka, neesi tikai vārda klausītājs, bet darītājs, bet arī esi Dieva vārda darītājs. Un redz, kas notiek, šī grēks, šī nepiedošana, tā ne tikai apbēdina cilvēka sirdi, gara sirdi, smagumu dod, ēd kopā, kā mediķis saka, un pirmīt es jau teicu, ka padara arī slimu, mentāli, fiziski, garīgi, un šis ir tas laiks, kā Kristus draudzei ir jāceļas un jāmostas no miega un jāstudina evaņģēlijs. Jo mēs visi zinām, Romiešu 8. nodaļa, 23. pants saka, Romiešu vēstulē, ka viss ir grēkojuši, un grēka alga ir nāve, bet Dieva balva, Dieva dāvana ir šī mūžīgā dzīvība caur Jēzu Kristu. Slava tev, kungs! Un mēs paliekam Kristū kā uzvarētāji un nelokāmi stāvam
viņa vārda spēkā, un svētais gars mums palīdz, par to es tālāk kādu raksturvietu teikšu uz beigām. Tagad atvērsim kopā Lūkas evaņģēlija 21. nodaļa 34, un tur drusiņus priekšu. Atkal šeit ir par laika zīmēm, par šiem pēdējiem laikiem, bet šie ir tie labākie laiki. Šie ir tie labākie laiki priekš kristiešiem. Šie ir tie labākie laiki, kad Dieva godība izlies, kad Dieva godība pārņem pasauli, kad Dieva godība nonāk tur, kur tiek sludināts evaņģēlijs, un Dievam tiek dots viss gods, visa slava, un es esmu tik pateicīga par to, kad viņš ir manu sirdi tīrījis, un viņš turpina tīrīt, un aizdedzinājis ar uguni, un iededzinājis savu uguni manos kaulos, kad neskatoties ne uz kādām situācijām, vienmēr ir spēks iet tālāk, un teikt, kungs, Jēzu piedod, jebkurā situācijā, un tev arī būs šodien iespējams beigās lūgt Jēzu, ka vai tu pirmoreiz lūgsi, vai atkārtosi, sakārtojot attiecības, un te viņš saka 21. nodaļa, Lūkas evaņģēlijas 21. nodaļa no 34. Un te jau viņš tālāk brīdina. Bet sargieties, ka jūsu sirds netop apgrūtinātas, no vīna skurba un reibuma, no laicīgām rūpēm, ka šī diena jums piepeši neuzbrūk, jo kā slazda valks viņa nāks pār visiem, kas dzīvo zemes virsū. Un 36. pants, tāpēc palieciet nomodā visu laiku, Dievu lūgdami, lai jūs spētu izglābties no visām šīm briesmām, kurām ir jānāk, un lai jūs varētu stāties cilvēka dēla priekšā. Slava tev, kungs, paldies tev. Un tāpēc mēs esam gatavi, un mums ir jāceļ galvas uz augšu. Galvas jāceļ uz augšu, un to tur saka 28. pants, turpat atpakaļ tajā nodaļā. 21. nodaļā, kad tas sāks piepildīties, tad stiprinieties un celiet uz augšu savas galvas, jo jūsu pestīšana tuvojas. Un tur tālāk Jēzus saka par laika zīmēm. Un 31. pants, tāpat redzot visu šo notiekam, jums būs zināt, ka tuvu ir Dieva valstība. Un tie sveicieni, Ingrīd, tev no tālās zemes un Dieva svētības pār tevi un tavu ģimeni, un viss tas labākais ir tikai priekšā. Un te ir tas, ka mēs to saredzam. Un tāpēc Jesajas 52. nodaļa, pravietis Jesaja vecajā derībā, kur viņš saka 52.7. Cik mīlīgi ir kalnos prieka vēstneši, kas vēstīja mieru, atnes labas ziņas un sludina pestīšanu, kas saka Ciānai, tavs Dievs ir ķēniņš. Un šī ir tā mīlestība, šī ir tā glābjošā vēsts, šī ir tā atbrīvojošā vēsts, kur cilvēki tiek atbrīvoti no grēka un lāsta varas caur jaunpiedzimšanu, caur Jēzus Kristus evaņģēliju pasludināšanu, ieaicinot Jēzu Kristu savā sirdī kā kungu un glābu. Tātad, kad tu un es, kā mēs ticīgi, ja mēs ieliekam savu dzīvi, savas kājas nododam, lai mēs nestu labo vēsti, lai mēs varētu atbalstīt, protams, lūgt un atbalstīt un nest, tad tu sevi ieliec pilnīgi citā dimensijā. Tu ieliec citā spēka realitātē, un tu redzēsi, kā lietas tavā dzīvē sāk mainīties. Un viņas jau tagad mainās, bet viņas mainīsies vēl vairāk, jo tavas domas pilnīgi tiks pārņemtas ar Dieva vārda spēku, ar šo dinamisko spēku, kas izstum laukā ienaidnieka domas, arī mūsu pašu domas, tuvinieku, radinieku, viedokļu domas, kolēģu, vienalga darba biedru. Kas tikai nebūtu, kas tavā galvā grib runāt, kā kāds tāds jauks piemērs ir, visi zina Rīgas centrālo staciju, kur vilcieni iet un nāk un brauc un šķērso, un tāpat ar mūsu domām. Viņas skrien cauri, bet mēs viņas nevaram paturēt savā galvā. Mums jāņem autoritāti Jēzus vārdā un jāpavēl iet projām. Un tālāk, kā es pirmie teicu, ieliekot savu sirdi, tu tiec vairāk un vairāk virzīts, bīdīts, stumts, motivēts paša tā kunga, jo Dieva sirds puks par pazudušajiem. Dieva sirds, un tā ir vislielākā bagātība uz šīs zemes. Ne tu, ne es, neko nepaņemsi līdzi, kad tu stāvēsi Jēzus Kristus soļu krēsla priekšā, ja tu būsi glābts. Kā tikai dvēseles. Cik tu būsi lūdzis, cik tu būsi iesaistījies, kā tu būsi atbalstījis, kā tu būsi pats gribējis mācīties. Jo beigās es teikšu, ka tev ir tā iespēja. Un tāpēc tu tiec, un kas tad ir šī ticība? Ticība ir pazemība un paklausība. Ticība ir pazemība un paklausība. Jēzus Kristus, ka viņš gāja,
Viņš gāja ar mērķi, viņš redzēja tevi un mani, viņš redzēja tos, kas ir uz ielas, viņš redzēja tie, kas nav glābti. Jo kā viņš arī teica, ka tie ir kā avis bez gana. Tie ir kā avis. Un apdomā tagad savu rīcības plānu, tieši tagad, un pieņem lēmumu. Un iesaisties evaņģēlija pasludināšanā, vietējā draudzē, atrod savu mācītāju. Vai tu esi draudzē bijis vai nec, uzvani, sazinies, atrodi un jautā viņam, ko lai es daru? Kā lai es glābtu dvēseles? Palīdzi man, parādi man, māci mani. Un sēj evaņģēlija pasludināšanā. Jo, tā kā es jau pirmie teicu, Jēzus nāca ar uzdevumu. Viņš nāca nevainīgs uz šīs zemes, viņš atstāja savu godību, savu bagātību, tevis un manis labā. Viņš pats kļuva par lāstu, lai mēs varētu iemantot visu pilnumu, ko Dievs ir paredzējis, gan glābšanu, gan dziedināšanu, kas ir bērnu maize. Un lai mēs dzīvotu, protams, mūžīgi, un lai mēs dzīvotu gara spēkā šeit uz zemes, gara spēkā. Jo Jāņa evaņģēlijas 10:10 arī saka Dievvārds, kur pats Jēzus teica, es esmu nācis, lai jums būtu dzīvība un dzīvības pārpilnība. Es esmu nācis, lai jums būtu dzīvība un dzīvības pārpilnība. Un citu tulkojumu saka, lai jūs varētu savienoties, saslēgties ar šo dzīvību, ar šo paša Dieva dzīvību, kas ir tavā iekšienē, kas ir tavā garā, kas burbuļo tevī, kas cauri grūtībai tev ved pāri, un vienalga kā arī, kur arī šie 3 jaunekļi, kas tika iemesti lauvu bedrē, viņi nebaidījās iet cauri grūtībām, jo Jēzus Kristus bija ar viņu, un viņi nekādās situācijās nesadega un neizdega, jo tas ir tas Dieva plāns, tavai un manai dzīvē. Tāpēc jau viņš teica, es esmu nācis, lai jums būtu dzīvība un dzīvības pārpilnība. Un tur tālāk teica, ka zaglis, kas ir ienaidnieks, vienīgi nāk, lai nokautu, nomaitātu un iznīcinātu. Bet es esmu nācis, saka kopā ar mani, es esmu nācis, lai man būtu dzīvība un dzīvības pārpilnība. Tas ir Jēzus Kristus, kad viņš ir nācis. Un atver Galatiešu vēstuli 3:13. Es arī aizlūkšu par vajadzībām, par dziedināšanām, bet pār visu par gara piepildījumu. Tā ir tā lielākā vērtība, tā ir lielākā bagātība, ka tu sadziedi, ka tu nomani to gara spēku un svētā gara balsi. Tā ir lielākā bagātība, ka tu vari tikt svētā gara vadīts. Ir brīnišķīga grāmata brālim Heiganam. Var apskatīties grāmatnīcā Mannā vai Amnis. Kenets Heigens, kā tu vari būt Dieva gara vadīts. Varbūt es drusku tā neprecīzi saku. Brīnišķīga grāmata. Un tagad Galatiešiem 3:13. Kāpēc viņš gāja pie krusta? Kāpēc, ka tu šodien skaties pirmo reizi? Lai tu būtu brīvs, jo Jēzus Kristus par tevi ir samaksājis. Tikai tavs un mans lēmums. Un tu šodien dzirdiet evaņģēliju. Tu piedzīvo šodien savu pilnumu, savu brīvību. Visam, kas tev ir vajadzīgs un kas tev ir nepieciešams. Un tu šodien saņem atbildi. Nemaz nešaubies un nemaz nestrīdies un saki, jā, kungs, atver vairāk manu sirdi un aizskar manu dzīvi. Amen. Un tagad Galatiešiem 3:13. Kristus mūs ir atpircis no bauslības lāsta, mūsu labā kļūdams par lāstu, jo ir rakstīts, nolādēts arī katrs, kas karājas pie koka. Viņš ir atpircis, viņš ir samaksājis, lai tu varētu būt brīvs un dzīvotu svētībās. Tāpat 14. pants saka, lai Abrahama svētība nāktu par pagāniem, Kristu Jēzu, tā ka ticībā mēs saņemam gara apsolījumu. Ticībā tu saņem tālāko, kā es kādus 3-4 raidījumus atpakaļ runāju par gara apsolījumu, ka mēs esam apzīmogoti, ka mums ir ķīla un gara pilnums, cik brīnišķīgi, ka Dievs mūs ir devis savu garu un ka viņš palīdz atklāt mums svētos rakstus. Un 26. pants tajā pašā Galatiešu 3. nodaļā. Bet jūs visi ticēdami uz Jēzu Kristu esat Dieva bērni. Tā kā ticēdami uz Jēzu Kristu, tu kļūsti Dieva bērns. Tu iemanto šo pozīciju, tu iemanto to statusu, ka tu esi Dieva bērns. Un tālāk, jo jūs visi, kas esat kristīti Kristus vārdā, esat tērpušies Kristū.
Tur nav ne jūda, ne grieķa, ne kalpa, ne svabaptā, tur nav ne vīra, ne sievas, jo jūs visi esat viens Kristu Jēzu. Un 29. pants, bet kad jūs piederat Kristum, tad jūs esat Ābrahāma dzimums, mantinieki pēc apsolījuma. Viss ir apsolīts tev tikai ir jāpaņem Dieva vārda apsolījums, un tāpat arī man. Un jo viņa svētās asinis ir tevi atpirkušas, izpirkušas, un tagad mēs atvērsim un virzīsimies pie Jēzus asinīm. Kāpēc vecajā derībā vajadzēja kaut dzīvniekus? Jo vienmēr bija jābūt upurim, kas izpērk grēkus, cilvēka grēks. Protams, Ādams pazaudēja, bet mums ir nācis Jēzus, kas ir prototips Ādamam, un Jēzus ir mūsu grēku izpircējs. Bet vecajā derībā tikai šīs dzīvnieku asinis apklāja šo grēku. Nekad netika izņemts viņš laukā, bet šīs jaunās derības starpnieks, Jēzus Kristus, kas ir mūsu augstais priesteris, lasi mājās Ebreju vēstuli, viņš ir pār visām reizēm, viņš ir iegājis svētnīcā, viņš ir samaksājis par tevi un mani, un viņš ir izdzēsis visu tavus grēkus, visas tavas domas, kaut tu būtu nezinu, ko nogalinājis. Vienalga kādā veidā Dievs ir izdzēsis caur Jēzus Kristus upuri. Un Ebreju vēstule 8. nodaļa. Jo tās ir svētās Jēzus asinis, kas ir tevi atpirkušas un izpirkušas, izvilkušas no aplamās dzīves. Kolosiešu vēstule par to saka. Izcēlušas no tēvu mantotām pieredzēm un tradīcijām, un ko mēs esam kā bērni mācījušies un piekopuši savā dzīvē. Viņš ir samaksājis par to. Un 8. nodaļa Ebreju vēstulē. Cik prieks, ka tu esi atvēris. Lai grēks tiktu iznīcināts, 8. nodaļa. Desmitais pants. Tagad paņemsim tur tālāk, bišķi uz priekš 9. nodaļa. 9. nodaļa. Un tad attiesim atpakaļ uz 8. 14. Cik daudz vairāk, tā kā Ebreju vēstule 9. nodaļa 14. Cik daudz vairāk Kristus asinis, kas mūžīgā gara spēkā pats sevi ir bezvainīgi upurējis Dievam, šķīstīs mūsu sirdsapziņu no nedzīviem darbiem, kalpošanu dzīvajam Dievam. Un tādēļ viņš ir jaunās derības starpnieks, lai pēc tam, kad viņš nāvē sagādājis atpestīšanu no pirmās derības laikā izdarītajiem pārkāpumiem, aicinātie saņemtu apsolīto mūžības mantojumu. 24. pants. Jo Kristus nav iegājis rokām taisītā svētnīcā, patiesās attēlā, bet pašās debesīs, lai tagad par mums parādītos Dieva vaiga priekšā, nevis lai sevi bieži upurētu, kā priesteris ik gadus iet svētnīcā ar svešām asinīm, kā bija vecajā derībā. Citādi viņam būtu pienācies bieži ciest no pasaules iesākuma, bet tagad viņš vienreiz laiku galā ir parādījies, lai iznīcinātu grēku sevi upurējot. Un 27. pants, un kā cilvēkam nolemts vienreiz mirt, bet pēc tam būs tiesa. Un 28. pants, tā arī Kristus vienreiz upurēts daudzu cilvēku grēkus, atņemt neatkarīgi no grēka, tiks otrais redzams par pestīšanu tiem, kas viņu gaida. Mēs esam viņa draudzi. Tie, kas ir ieaicinājuši Jēzu, viņš nāks pēc mums. Un te viņš tālāk par to saka. Un 20. pants atpakaļ atējot tai pašā 9. nodaļā uz augšpusīti. Šīs ir tās derības asins, ko Dievs ar jums ir noslēdzis. Viņš ir noslēdzis, viņš ir salīdzinājis tevi un mani, un viņš ir izdzēsis tavus grēkus. Un grēka vara, grēka bažas tiek salauztas un iznīcināts Jēzus upura dēļ, svēto asiņu dēļ. Tā ir tā brīnišķīgākā lieta. Nekāda denominācija, nekāda Facebooks, vienalga kāds tu sprediķis klausies, vai kāds mācības vai filozofijas. Nekas nespēs tev izņemt to smagumu, kā vienīgi Jēzus Kristus asinis, kas par tevi ir samaksājušas, un neaicinot Jēzu, tas tiek pilnīgi izdzēsts, un tu kļūsti jauns radījums Jēzu Kristu.
Un vecais ir pagājis, un tu esi tapis jauns, to saka 2. Korintiešu vēstule 5:17. Un atvērsim tagad drusciņu uz priekšu, tūlītais Ebreju vēstules. Uz priekšu ir Jākaba vēstule, un tad ir 1. Pētera vēstule. Tāpēc, ka tev ir uzdevums, tev ir mērķis tavai dzīvē. Tu neesi nejaušība, kas šodien skatās, un 1. Pētera vēstule, 1. nodaļa un 18. pants. Jūs zināt, ka esat ne ar iznīcīgām lietām, sudraba vai zeltu atpirkti no savas aplamās dzīves mantotas no tēviem, bet ar Kristus, šī bezvainīgā un nevainojamā jēra dārgajām asinīm. Teiksim visi kopā, bet ar Kristus, šī bezvainīgā un nevainojamā jēra dārgajām asinīm. 22. pants tālāk, savas dvēseles šķīstujuši, klausot patiesībai, uz neliekuļotu brāļu mīlestību, mīliet cits citu no visas sirds patstāvīgi. Jūs, kas esat atzimuši, ne no iznīcīgās sēklas, bet neiznīcīgās, no dzīvā un paliekamā Dieva vārda. Jo visa miesa ir kā zāle, un viņas godība ir kā zāles zieds. Zieds nokalst, un viņas ziedi nobirst, bet Dieva vārds paliek mūžīgi. Bet šis ir tas vārds, kas jums tapis kā prieka vējs sludināt. Prieka vējs, tas ir pilnums un dziedināšana tavai dzīvē. Tā kā tu tiec atpirkts, ieaicinot Jēzu Kristu, tu tiec atpirkts ar šī bezvainīgā jēra asinīm. Un turpat 1. Pētera vēstule 2. nodaļa uz to aicinājumu. Un es nākošajā reizē pateikšu, par ko es turpināšu. Beigās. Turpatās Pētera 1. vēstule 2. nodaļa 9. pants. Bet jūs esat izradzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā. No tumsas, un tālāk 10. Jūs, kas citkārt nebijāt tauta. Ne baznīca tev var glābt, ne reliģija, ne denominācija, ne labie darbi, nekādas mācības, ne filozofijas, ne ideoloģijas. Un tad Dievvārds saka, jūs, kas citkārt nebijāt tauta, bet tagad Dieva tauta, kas nebijāt apžēlot, bet tagad esat apžēlot. Tev un man ir šī pieeja pie Dieva tēva troņa. Jēzus vārdā. Tev un man, un tas ir tik jauki un tik brīnišķīgi. Un 21. pants pašai 2. nodaļā, jo jūs esat aicināti. Jo arī Kristus ir cietis jūsu labā, jums atstādams priekšzīmi, lai jūs sekotu viņa pēdām. Un 24. pants. Viņš uznesa mūsu grēkus savā miesā pie staba, lai mēs grēkam miruši dzīvotu taisnībai. Ar viņa brūcēm jūs esat dziedināti. Šodien šeit ir dziedināšana, šodien šeit ir atbrīvošana, jo viņš arī teica Galatiešu 3:13. Viņš ir uznesis un samaksājis par visu lāstu un darījis tev brīvu, un pats ir kļuvis par lāstu. Šis bezvainīgais Jēzus Kristus upuris, slava tev, kungs, par to, un viņš ir spējīgs iznīcināt tevi no katras atkarības, darīt brīvu katru važu, katru kārdinājumu. Un tiem, kas paliek Kristu, Romiešu vēstulē 8:2, tad nu tiem, kas ir Kristu Jēzu, vairs nav nekādas pazudināšanas, jo dzīvības gara bauslība Kristu Jēzu tevi ir atsvabinājusi no grēka un no nāvis bauslības. Saki kopā ar mani, jo Dieva dzīvības gara bauslība Kristu Jēzu mani ir atsvabinājis no grēka un no nāves bauslības. Vai tā nav labā vēsts? Vai tā šodien tev nav priecīgā ziņa? Vai tā tev neceļ cerību un tālāko, ka te kādi jūt savas sirds piepildījumu? Uguns tiek pakurta zem kādu kājām un redzējums tiek pacelts jaunā gara spēkā. Tā ir tā labā vēsts, ko tu šodien dzirdi priekš savas dzīves, lai tu celtos augšā, jo Jēzus vārdā tums atstājas, viņa vārdā, kad mēs sludinam, tums atstājas. Un ja tu paliec viņā, tad tev nav nekādas pazudināšanas. Un nāk sirdī Dieva vārds par Jēzus Kristus asinīm 3. Mūzes. Jā, tagad paldies tev, svētais gars, paldies tev. Kādā reizē, tik daudz gribās teikt un dalīties ar to tādu kā esens, ar to tādu. Tas ir tāds izvilkums, un viņu nevar nemaz pusstundā ielikt. Tur ir tādi pilnumi un bagātības, tāpēc smelies un skaties un seko un lasi pats vārdu un sauc
kungam un par Dieva dzīvību, par pilnumu, un 3. Mūzus, kura tad tagad tā bija, 3:17 vai 17, jo tava dzīvība, tava miesas dzīvība ir viņa asinīs. Tava miesas dzīvība ir viņa asinīs. Tu esi atpirkts šodien. Jā, kur ir, paldies Tev, Svētais Gars. 3. Mūzu 17. nodaļa. Mūsu tulkojumā latviskajā ir, vismaz šajā, kas man ir teikts, ka, jo miesas dvēseli mīt asinīs, tādēļ es tās jums esmu devis uz altāru, lai jūsu dvēseli tiktu salīdzināti, jo asins salīdzina dvēseli. Bet vispārī angļu valodas tulkojumi, krievu valodas tulkojumi saka, jo miesas dzīvība mīt asinīs. Tas ir Jēzus Kristus asinis. Tas ir Jēzus Kristus upurējošais spēks, kas tevi ir samaksājis, par tevi un man ir samaksājis, lai tava miesas dzīvība, tu vari teikt, ka mana miesas dzīvība ir tavās asinīs. Un tā ir tā derība. Tas ir tas gredzens, tas ir tas, kas nekas tevi neizraus no viņa rokas ārā. Nekas, nekādas vētras, nekādas situācijas, bet tikai uz kāda vārda tu cel savu dzīvi un tu cel savu pamatu. Un es jūtu, ka laiks ir tā daudz aizskrējis. Un šodien ir brīnums tavā mutē. Šodien ir atrisinājums tavā dzīvē. Jēzus vārdā ir spēks. Jēzus vārdā tums atkāpjas. Un Jēzus vārdā demoniskie gari iziet. Tāpēc Jēzus pats gāja, viņš sevi nodeva un viņš mācīja. Viņš norāja mācekļus un viņš gāja, viņam bija žēl cilvēku. Viņš raudāja un viņš iežēlojās. Tā ir ticība, tā ir mīlestība. Mīlestības visaugstākā forma. Tas nav tikai Dieviņš, tētiņš palīdzēs, Dieviņš, Jēziņš, žēlastība, krustiņu pārmetīs, vai uzliks krustiņu pār galvu, pārvilks, vai paņems bībeli pie saviem spārniem, es gribēju teikt, pie spilvena, vai apšrakstīs sevi ar svēto ūdeni. Tā ir reliģija, tie ir elki. Tas ved ne uz kurieni, tas ved uz postu cilvēka dzīvi. Bet tikai Jēzus asinīs ir grēku piedošana, tikai Jēzus asinīs ir grēku atbrīvošana, grēku izdzēšana, un tikai Jēzus asinīs tevi šķīsta un tīra un mazgā no katras vainas apziņas, no katras smaguma. Kāpēc tev gulēt jāiet ir ar smagumu? Kāpēc tev būtu jāgrozās gultā? Kāpēc tev varbūt jāvirina būt leduskaps 10 reizes vakarā vai pusnaktī, ar ko sevi piepildīt? Kāpēc? Kāpēc rodas nemieris? Kāpēc depresija? Tukšums. Bet, kad mēs atzīstamos grēkos, uzticams ir tas, un taisnis ir mūsu tas kungs. Un vēl pēdējā rakstavieta apsolu tev. Halleluja! Man prieks, man burbuļo, es ticu, ka tev arī burbuļo. 1. Jāņa vēstule. Tas jau man bija paredzēts uz 2. reizi, bet lai iet šodien, lai tas galds ir bagātīgs. 1. Jāņa vēstule, 1. nodaļa, tas ir pašās beigās, iet uz beigām, kur viņš saka, 1. nodaļa, 8. līdz 10. Ja sakām, ka mums nav grēka, mēs maldinām paši sevi un patiesība nav mūsos. Ja atzīsimies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Iedomājies, viņš piedod visus grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības, no visām kļūdām. Ja sakām, ka neesam grēkojuši, tad darām Dievu par meli un Dieva vārdu nemājo mūsos. Bet tā kā es pirmie teicu, patiesība darīs brīvus. Patiesība darīs brīvus. Un tāpēc tik daudzreiz tiek apslāpēts. Un neskatoties kādam kultūras veidam tu piekrīti, kādas mācības piekritējis tu esi, bet kā Dievvārds saka, bērniņi, tālāk 2. 3. nodaļa, nemīlēsim ar vārdiem, nedz ar mēli, bet ar darbiem un ar patiesību. Jo kāpēc apstādināts tiek lūkšanas, kāpēc kristieši tiek apstādināti, un arī pasaules cilvēki, kas ir neziņā un meklējumā, tāpēc, ka viņi jau nav dzirdējuši evaņģēliju, patieso spēkā. Kā kur Marka evaņģēlijā man nāk sirdī, kur saka, kas tad tur farizējs, kas tad tā mācība, ko tas Jēzus tagad dara? Jauna mācība ar spēku, jā. Jēzus arī teica turpat tālāk evaņģēlijos, jūs jau nozogat Dievu vārdam spēku ar saviem rituāliem un savām tradīcijām. Tāpēc Dievu vārds ir samaksāts ar dārgajām Jēzus asinīm, un mums viņš ir jāvērtē. Aleluja! Jo tālāk tad mūsu tās lūkšanas paliek tik kuslas, un viņas vispār nav. Vai nu mēs skaitām no lūkšanu grāmatām, kas ir kā formula, kas ir kā vienkārši pantiņa noskaitīšana, jo mūsu sirds jau tad mūs nosoda.
un mums ir šīs bailes, ka mēs nevaram pieiet pie Dieva tēva troņa, bet turpat ebreja vēstulē, kad tu atgriezīsies atpakaļ 4. nodaļā, kur ir teikts, un tāpēc mēs izejam cauri bez bailēm un nostājamies pie Dieva tēva troņa priekšā, bez bailēm, drosmīgi bez bailēm. Mums ir šī pieeja. Kāpēc? Ne jau to, ka mēs esam perfekti, mēs esam procesā, bet tāpēc, ka mēs esam atzinuši šo upuri, mēs esam ieaicinājuši Jēzu savā sirdī, un mēs esam teikuši, kungs, vadi man mūsu dzīvi. Un Psalms 92 man šodien jau dienā bija, ka es lūdzu par katru, kurš skatās un kurš skatīsies, un tur ir teikts, ka māci man, kungs, dienas tā skaitīt, lai es gudru sirdi dabūju, lai es varu piedzīvot to pilnumu, lai tas tikai nav tiešām rakstītais vārds, bet lai viņš darbotos manā dzīvē un lai manos tuvinokos būtu Dieva vārda spēks. Un tad tu vari stāvēt drosmīgi un teikt, Jēzus vārdā es pateicos un zināt, ko tu lūdz un ko tu prasi. Un te tālāk arī viņš tajā pašā 1. Jāņa 3. nodaļā arī saka, 21. pants, mīļie, kad mūsu sirds nepazudina, cits tulkojums saka nenosoda, tad mums ir šī paļāvība uz Dievu, un visu, ko mēs lūdzam, to saņemam no viņa, jo mēs turam viņa vārdus, tas ir baušļus, un darām to, kas viņam ir patīkams. Bet šis viņa bauslis, to mēs ticam viņa dēla Jēzus Kristus vārdam un mīlam citu, kā viņš to mums ir pavēlējis. Un tā ir tālāk par svētu dzīvi. Un te mēs arī apstāsimies. Un nākošā būs otrā daļa, nākošo nedēļu. Otrā daļa būs par tālākā divām cilvēka dabām, jo tu šodien ieaicinās Jēzu Kristu, es par to ļoti ticu. Un tālākais, tas būs tas svētapšanas process, kas notiek mūsu ticīgā cilvēka dzīvē, vienalga viņš lielāks vai garīgāks ticīgais, vai nobriedz vairāk, bet tev ir vienmēr jānobriedz, tev ir garīgi jāizaug, lai tu nepaliec agrīnajā bērnībā, bet lai Dievs tev varētu vest caur bērnību, pēc tam uz briedumu. Un tad, kā šīs divas dabas, kas mūsos vienmēr cīnās un kura grib iegūt virsroku. Un nākošajā reizē pieminēšu, kas sabojā cilvēka gara sirdi, mūsu iekšējo būtību, lai mēs tālāk varētu aizvirzīties tieši uz personu, kā svēto garu, un es lūkšu par tevi. Kungs, es tev pateicos, Tēvs, Jēzus vārdā, par tavu klātbūtni tieši tagad, pār ikvienu, kas skatās, par tavu pilnumu, ka tu pielieki vienu sirdi. Un tikai tu zini, Tēvs, kas katram ir vajadzīgs, bet tu esi sūtījis savu garu. Un kā romiešu vēstulē tu saki 8.11, un ja jūsos mājo tas gars, kas Kristu piecēla no miroņiem, tas pats augšām celšanās spēks, tas pats gars arī darīs jūsu miesas dzīves, jūsu garas sirdes dzīves. Un es tev pateicos, ka tu arī saki savā vārdā Romiešu vēstulē 8, visi, ko vada Dieva gars. Un es tev pateicos, ka šodien ir kad jauni cilvēki šodien ieaicina Jēzu, ka šodien grēka nastas tiek noņemtas, ka smagumi tiek izdzēsti, kad grēka kļūdas, gribētās vai negribētās, apzinātās vai neapzinātās, tiek izdzēstas, un ka šodien tu vari iemantot pilnīgu brīvību Jēzus vārdā un Jēzus asins spēkā. Un tāpēc neskaties, kas ir bijis vakar, neskaties, kas ir bijis mēnesi apakaļ, bet skaties šodien un teiksim kopā un izvēlies ieaicināt atkal Jēzu, izvēlies atvērt savu sirdi lūkšanai, lai viņš var nākt tālāk tavā dzīvē un turpināt to, ko viņš jau ir iesācis. Varbūt tu esi apstājies, varbūt tu esi paguris. Varbūt liekas, kāda tam jēga, bet tavai dzīvē ļoti liela jēga. Jēzum tu esi vajadzīgs, un Jēzum tu esi dārgs, un tu esi viņa rokas, un tu esi viņa kājas. Un tāpēc neskaties neko, skaties šodien, kā Dieva vārds saka, šodien viņa vārdu dzirdot, neapcietiniet savas sirdis. Un šodien dziedināšana par katru slimību, par katru ienaidnieku uzbrukumu. Un es pēc tam par tevi aizlūkšu, un šodien ir iespēja tev atkal no jauna ieaicināt Jēzu. Un teiksim kopā ar mani īsu lūkšanu. Dārgais kungs Jēzu, ienāc manā sirdī, piedod visus manus grēkus, piepildi manu sirdi ar savu klātbūtni, ar savu realitāti, ar savu tuvumu, aizdedz manu garu ar mūžības uguni, lai tā degtu par pazudušajiem, par neglābtajiem, par maniem tuvajiem, un dari mani kā trauku godam. Veido mani. Un es tev pateicos
ka tu šodien esi man šķīstījis no katra grēka, no katras vainas. Un es tev pateicos, ka es esmu šodien glābts, ka man ir piedots. Es esmu jauns radījums Jēzu Kristu. Un viss, kas ir bijis, ir pagājis. Un viss ir tapis jauns. Āmen. Kas var būt brīnišķīgāk, kad mēs visi kopā lūdzam un tā slava paceļās uz debesīm. Kungs, es tev pateicos, Tēvs, par ikvienu, kurš šodien ir skatījies tieši tagad, kurš skatīsies vēlāk. Es tev pateicos par ikvienu, kurš padalīsies ar šo Dieva vārda mācību. Un es tev pateicos, Tēvs, ka tu esi tas, kas apzīmogo ikvienu, ka tu esi tas, kas atbrīvo Jēzu ar savām asinīm, un ka tu, Svētais Gars, darīsi tālāk šīs lietas, ka tu atklāsi Dieva zināmo gribu un arī nezināmās lietas katram ikvienam, kurš sauc pēc tevis. Un es tev pateicos, Tēvs, Jēzus vārdā, tieši tagad, kad nāk dziedināšana, un es pasludinu dziedināšanu pār tavu ķermeni Jēzus vārdā, jo viņa vārdā ir dziedināšana. Viņa vārdā viņš sūtīja savu vārdu un dziedināja visus nomāktos, visus, jo viņa vārds ir tas, kas dzied. Un es tev pateicos, Kungs, ka tieši tagad, un ja tev ir kāda fiziskā vieta, kur tev tieši sāp uz ķermeņa, uzliec savu roku un ļauj, lai Dieva uguns tev aizskar un izdedzina Jēzus vārdā. Jēzus varenajā vārdā es pasludinu par katru ienaidnieku tumsas spēku, pirmkārt par katru demonisko garu, par katru simptomu, kas grib nākt un nozagt kāda cilvēka spēkus un dzīvību Jēzus varenajā vārdā. Es pasludinu, dziedināts Jēzus vārdā, augšām celts jaunai dzīvei, jaunam spēkam, jaunam skrējienam un jaunam lidojumam ar to kungu viņa spēkā. Un es tev pateicos Jēzus vārdā, ka tu noņem šīs nastas no kādiem, kas daudz nes šīs nastas un raizēs, ka tu paņem prom šo smagumu. Un es tev pateicos, ka par kādiem, kas ir domājuši, vai viņi ir glābti, vai viņiem ir šī mūžīgā dzīvība, vai nav. Es tev pateicos, Tēvs, Jēzus vārdā, ka tu pārliecini viņus ar savu garu par glābšanu. Un es tev pateicos, ka tu ikvienā no šiem dārgajiem cilvēkiem iededzini mūžības redzējumu, iededzini dvēseles, iededzini, kā būt par daļu no evaņģēlija pasludināšanas, lai viņa valstība varētu nākt uz šīs zemes un izplatītos gan glābto cilvēku daudzumā, gan spēkā un varenībā. Līdz, Tēvs, tu ievāks šo pēdējo dvēseļu pļauju, un tu, Jēzu, nāksi pēc ikviena, kas būs tevi ieaicinājis. Un es tev pateicos, ka šie cilvēki šodien, kas dzird un saņem tavu mīlestību, ka viņi būs tajā dienā kopā ar tevi, ka tu nāks uz šīs zemes. Jēzus vārdā. Āmen. Ļoti, ļoti priecājos. Tā kā jauku atpūtu, izklaidējies, bet neaizmirsti. Slavē, pateicies kungam, atrod mājās jauno derību. Es vienmēr iesaku iesāc ar jauno derību, vai Jāņa evaņģēliju, vai ar apustuļu darbiem. Aizdedzies, lasi, klausies uz Svēto garu, sazinies, jautā man, zvani droši, mans telefons ir 27 07 90 27. Zvani, jautā, došu padomu, cik būs mana gudrība, manā kunga gudrībā, cik es varēšu, cik es spēšu. Es iedrošināšu tevi, arī aizlūkšu par tevi, un ja tu esi atkritis un neesi bijis kādā vietējā draudzē, atgriezies pie tā kunga un sazinies ar savu mācītāju. Un lai tev ir svētīgs viss šis laiks Jēzus vārdā. Āmen. Atā.